Cik tad vajadzētu normālam latvietim savas dzīves laikā bērnus uztaisīt, tā teikt? Tavuprāt, tas jau, protams, tā, bet tevi 2, mani 2, Jurģim 2, bet cik vajadzētu? Vai 2 pietiek, vai mums tomēr vajadzētu, es nezinu, 5 varbūt, vai kārtīgs milzīgs ģimenes, vai kā? Tīri matemātiski laikam, vai mēs atražot to demografisko situāciju, vai kaut kādi 2,7. Un man 3. bērns noteikti ir plānā, bet, manuprāt, tā demografiskā situācija, diemžēl, valstī ir slikta. Ja mēs salīdzinām, ir salīdzinoši maz bērni dzimst, un arī tā mirstība ir pietiekami liela, bet vairāk un kuplākas ģimenes būs tad, ja cilvēki šeit jutīsies droši, jo tas nav tikai par naudisko jautājumu lielāka pabalsti, bet tas, drošība, es domāju, ka tev ir ģimene, tev ienāk ģimenē bērns, tad viņam ir jābūt iespēja bērndārzam, ir aukls pakalpojums, ģimenes, tas dzīvokļu fonds un augstskola, un tam visam jābūt pakārtot. Ja sakabināts, un tad ir darbs, protams, un tad ir senioru vecums, bet ja ģimene jutīsies droši, ka šis te periods viss ir, tad es domāju, ka arī tā demogrāfija uzlabosies.